Sveiki, sveiki, sveiciens visiem, kas vēlās sportot vai fiziskas nodarbības, labprāt padarbotos ar jebkuru. Protams, ka tas, kas man būtu šeit paredzēts, tas ir absolūti individuālā kārtā. Ja, par grupās nestrādāju pa vienam, atkarībā no tā, kas nu kuram katram ir nepieciešams, ko katrs grib un cik un ko katrs arī var. Ja. Tātad es pats esmu kādreiz profesionāls sportists, bija tādi sporta veidi kā biatlons un motocross. Tagad ir palicis tikai riteņbraukšana un akadēmiskā airēšana, ko es joprojām turpinu darīt un trenēties un gatavoties. Bet tas man netraucēja arī dot savus padomus, jo es arī pabeidzu kursus, treneru kursus pie sporta akadēmijas. Ja? Tā kā lūdzu, zvaniet, ja, es tagad pabeigšu, zvaniet, jo iespējas man šeit ir, individuāli vienam cilvēkam, vienu cilvēku strādāt, ja, un tas, kas man šeit, viss kādas iespējas tās ir tātad viss, cik nu ir iespējams tādā, vienā dzīvoklī, ja, kur es darbojos pats, un dod iespējas arī darboties arī citiem. Jā, tātad inventārs ir pietiekoši ar to, lai varētu normāli strādāt, trenēties, gatavoties vasaras sezonai. Protams, arī tie, kas grib uzlabot savus fiziskās spējas, jā, tad, protams, kad arī var individuāli izstrādāt kādu plānu, attiecībā par to, kā gatavoties uz nākošo sezonu, tai saucamai pludmalas izskatam. Tā varētu būt, ja. Citiem atkal tas varētu būt, kuri vispār varbūt nav nekādas saikne ar sportu, bet ir šīs dažādas fiziskas problēmas. Tātad arī varam strādāt arī pie tā. Tā varētu būt kā fizioterapeitiskā vingrošana, ja, vai arī vienkārši fiskultūra. Ja, tātad man pašam ir tūlītās janvārī būs 70 gadi, bet joprojām piedalos sacensībās. Tā kā tas sports iet visu dzīvi līdzi, ja. Zināšanas ir pietiekoši, pats esmu ļoti daudz izgājis cauri, ja. Savā laikā, tas vēl arī senos laikos, tad, kad bija, Latvija bija citā sastāvā, tad pabiju arī tajā izlasē lielajā, braucu arī biju uz ārzemēm, tas ir biatlonā bija. Motocross pēc tam nāca vēlāk. Tā kā lūdzu, jā, mans telefona numurs ir 25757705 Uldis vārdā. Jā, tā kā droši variet zvanīt, norunāsim tos laikus, jā. Esmu pašnodarbinātais, tātad maksāju nodokļus. Jā, un kas tad vēl vajadzētu? Jā. Tātad atkarībā no tā, kāds darbs katram ir jāveic, tas ir vai nu stunda vai pusotra stunda, tātad 20 vai 25 eiro darbs. Ja? Tātad, jā, protams, var visādīgi, var izrakstīt kvīti vai arī ar pārskaitījumu uz manu bankas kontu. Lūdzu, tā kā nobriestiet. Ir iekšējā tāda ugunteņa, kad vajadzīs kaut ko lietas labā darīt, tad es labprāt palīdzēšu. Paldies par uzmanību.